Trešo pozīciju topā ar 14 gūtiem punktiem debijas sezonā dala divi spēlētāji – Grigorijs Paņķiļejevs un Rudolfs Balcers. Sāksim ar pirmo. Paņķiļejeva hokeja filozofija ir ļoti vienkārša, bet tajā pašā laikā fundamentāla. Pirmkārt un galvenokārt panākuma atslēga gan sportā, gan dzīvē ir attieksme. Viņš vienmēr uzskatījis, ka, lai kļūtu par labāko savā lietā, cilvēkam ir jābūt patiesi aizrautam ar to, ko viņš dara. Ja šīs dzirksteles nav, tad nav arī jēgas censties. Šādu fanātisku pieeju var definēt kā dzelžainu darba ētiku un cieņu pret savu nodarbi. NHL drafta vēsturē Paņķiļejeva uzvārds parādījās 92. gadā, kad Bostonas Bruins viņu izvēlējās 6. kārtā ar kopējo 136. numuru. 90. gadu sākumā okeāna otrā pusē parādījās pastiprinātāka interese par Austrumēropas talantiem. ASV Nacionālās hokeja līgas klubu vadība lūdza aģentus organizēt īpašas treniņu nometnes tiem jaunajiem hokejistiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nebija iekļuvuši Padomju Savienības junioru izlasē. Toreiz Rīgā sapulcējās aptuveni 40 spēlētāju. Pēc šīs nometnes vairāki hokejisti, tostarp Paņķiļejevs, saņēma uzaicinājumu doties uz Bostonu, kamēr divi citi devās Edmontonas virzienā. Tā 1992. gadā sākās viņa Amerikas ceļš. Tolaik Bostonas organizācijas skautu rindās strādāja Jurijs Sagureikins, kurš atbildēja tieši par bijušās Padomju Savienības bloku un Baltijas valstīm. Konkurence par vietu sastāvā Lāču nometnē bija milzīga. Tolaik Bostonā Grišam nācās saskarties ar tādiem spēlētājiem kā Ādams Souts, Dmitrijs Kvartāļnavs, kurš līdzjutējiem dāvāja vienkārši fenomenālu Nacionālās hokeja līgas debijas gadu, Vladimiru Ružičku un Tedu Donato. Sastāvā bija virkne spēcīgu ziemeļamerikāņu un tobrīd vēl jaunais slovāku talants Jozefs Štumpels. Sezonu 20 gadus jaunais uzbrucējs uzsāka farmklubā Providences Bruins, taču iespēja piepildīt katra hokejista sapni pienāca jau decembrī. Pirmie soļi NHL Paņķiļejevam izvērtās potenciālas zvaigznes cienīgā līmenī. Debijas mačā uzvarā pret Montreāls Canadiens pie punktiem tikt vēl neizdevās, taču jau nākamajā spēlē pret Ņūdžersijas Devils viņš izcēlās uzreiz ar 2 vārtu gūmiem. Pirmā ripa tīklā ielidoja jau mača pirmajā periodā, bet otrā, trešajā realizējot skaitlisko vairākumu. Tajā vakarā Paņķiļejevs izdarīja 3 metienus pa velnu vārtiem, un 2 no tiem bija precīzi. Interesants ir fakts, ka viena no šīm ripām tika triekta pretinieku tīklā brīdī, kad uz ledus atradās Devils vadošais aizsargu pāris Vjačeslavs Feķīsovs un Aleksejs Kasatonovs. Gūt vārtus pret šādām zvaigznēm savā otrajā NHL spēlē bija skaļš pieteikums, kas lika pasaulē uzzināt par mazu, bet bezbailīgu uzbrucēju no Latvijas. Bostonas Bruins galvenais treneris Brians Saters bija vairāk nekā apmierināts ar jaunā latvieša sniegumu laukumā. Tām mazajam blēdim ir eksplozīvs ātrums, atzina treneris, kurš sākotnēji Grigoriju redzēja 4. maiņā, taču ātri vien mainīja domas, lielākoties ļaujot viņam spēlēt kopā ar Jozefu Štumpelu un Stīvu Līču. Viņš ir tikai 175 cm garš, bet sver 91 kg, tāds mazs ugunsdzēsības hidrants uz ledus. Pēc pirmajiem gūtajiem vārtiem Grigorijs uz žurnālistu standarta jautājumiem atbildēja vienkārši, nosakot, ka jūtas lieliski un abas vēsturiskās ripas novietos goda vietā savā dzīvoklī. Viņa pirmie iespaidi par NHL bija tieši: šeit viss notiek zibens ātrumā, kamēr AHL līmenī temps ir nedaudz lēnāks un prognozējamāks. Griša pie sasniegtā neapstājās. Jau nākamajā mačā pret Philadelphias Flyers, kurā Bruins svinēja graujošu uzvaru ar 7-1, viņš savā kontā ierakstīja 1+1. Savus vārtus viņš guva otrajā periodā, bet rezultatīvu piespēli pievienoja spēles noslēdzošajā trešdaļā. Kopumā debijas sezona Bostonā hokejistam summējās ar 39 regulārā čempionāta spēlēm, kurās tika gūti 8 vārti un izdarītas 6 rezultatīvas piespēles. Bostonas organizācija sezonas gaitā galvenajā komandā iesaistīja 25 dažādus uzbrucējus. Starp tiem Paņķiļejevs uzrādīja 11. labāko produktivitāti, atstājot sev aiz muguras jau pieminēto Slovāku Štumpelu. Šajā kampaņā viens mačs arī Sergejam Žoltokam. Ņemot vērā tā laika ekonomisko situāciju, Grigorija nopelnītā nauda par pirmo sezonu Ziemeļamerikā
Amerikā bija diezgan pieklājīga. Bijušās Padomju Savienības teritorijā ar šādu summu varēja paveikt lielas lietas, un tas nepalika nepamanīts. Krievijā ātri vien uzradās grupējumi, kurus dēvēsim par spalvaino roku. Šie cilvēki caur starpniekiem sazinājās ar hokeistu, pieprasot daļu no viņa godīgi nopelnītās naudas. Spalvainā roka izteica tiešus un nepārprotamus draudus gan pašam spēlētājam, gan viņa ģimenei, ja netiks maksāts par tā saucamo jumtu. Tolaik šādās situācijās nonāca vairāki slaveni hokeisti. Izspiedējiem bija pilnīgi vienalga, kas tu esi. Par laimi, Grišam bija savi sakari. Pateicoties draugiem Krievijā, bijušajiem hokeistiem tie spēja nodrošināt apstākļus, lai šīs izspiedēju grupas viņu liktu mierā. Līdzās Grigorijam Panķiļejevam uz 3. goda piedestāla pakāpienā atrodas liepainieks Rudolfs Balcers. Viņa debija Nacionālajā hokeja līgā notika Otavas Senators rindās mačā pret Minnesotas Wild, tobrīd kļūstot par 22. Latvijas hokeistu, kurš jebkad kāpis uz NHL ledus. Jogi nebija jāgaida, jau dienu vēlāk sakoja arī pirmie vārti lielajā līgā mačā pret Karolīnas Hurricanes. Tas ir lieliski, ka jau tik ātri varēja gūt savus pirmos vārtus NHL. Sajūta ir tiešām brīnišķīga, pēc mača atzina Balcers. Īpašu prieku uzbrucējiem sagādāja fakts, ka šī spēle norisinājās Latvijas līdzjutējiem ērtā laikā, ļaujot tuviniekiem un faniem mājās pie ekrāniem baudīt šo vēsturisko brīdi. Līdz ar šo precīzo metienu viņš kļuva par 15. Latvijas hokeistu, kuram izdevies gūt vārtus NHL regulārajā čempionātā. Savu otro ripu Balcers trieca Winnipegas Jets vārtu tīklā, pavadot uz ledus nedaudz zem 12 minūtēm, kuru laikā pagūva izdarīt 4 metienus. Trešie vārti sekoja pret Čikāgu. Tas bija estētisks baudījums, kur pēc meistarīgas uzbrucēju saspēles un ātras ieiešanas zonā Balcers meistarīgi noslēdza uzbrukumu. Sezonas 4. un 5. vārti tika gūti, realizējot skaitlisko vairākumu pret Floridas Panthers un Buffalo Sabres. Spēlē pret Buffalo īpaši jāizceļ liepainieka lēmumu pieņemšanas ātrums un veiklās rokas. Viss tika izpildīts perfekti, kā pēc hokeja mācību grāmatas. Savu debijas kampaņu NHL Rudolfs Balcers noslēdz ar 14 punktiem, 5 vārti un 9 rezultatīvas piespēles. Savukārt AHL laukumos 43 mačos viņš iespēja 31 rezultatīvitātes punktu starp 29 uzbrucējiem, kurus Otavas Senators sezonas gaitā iesaistīja. Balcers ieņēma 13. pozīciju produktivitātes ziņā. 21 gadu jaunais liepainieks vidēji spēlē uz ledus pavadīja 12 minūtes 21 sekundi, no kurām 10 minūtes 41 sekundi bija vienādos sastāvos. Minūte 26 sekundes tika uzticētas vairākumā, bet 13 sekundes viņš palīdzēja komandai mazākumā. Jāatzīmē, ka Balcera ieguldījums nebija tikai sausa statistika. 3 no sezonas 9 rezultatīvajām piespēlēm izrādījās Senators uzvaras nesošas, kas norāda uz viņu spēju būt produktīvam tieši izšķirošajos momentos. Kopumā Rudolfs pa pretinieku vārtu cietoksni veica 48 metienus, sasniedzot 10,4% metienu efektivitāti. NHL laukumos debijas sezonā izpildīta 18 spēka paņēmieni un 24 bloķēti pretinieku metieni. Vajadzības gadījumā latvietis iesaistījās arī 7 iemetienos, tiesa, uzvarot tikai vienā no tiem. Tikmēr Amerikas hokeja līgā, pārstāvot Belavīlas Senators, viņš starp 43 sezonas gaitā iespēlētajiem hokeistiem ieņēma 7. pozīciju statistikas ailēs. Svarīgi saprast, ka šis rādītājs ir vēl pieklājīgāks, ņemot vērā, ka ievērojumu daļu šīs kampaņas Balcers pavadīja tieši Otavas sastāvā NHL. Zemgus Girgensons ierakstījis savu vārdu vēsturē ar otru visu laiku labāko debijas sezonu Nacionālajā hokeja līgā starp Latvijas hokeistiem. Viņam bija tā retā laime un meistarība jau savā pašā pirmajā NHL mačā gūt vārtus ar pirmo metienu, sarūktinot leģendāro Detroitas Red Wings vienību. Teda Nolana vadībā latvietis aizvadīja 70 mačus regulārajā čempionātā, kuros gūtie 8 vārti un 14 rezultatīvas piespēles summējās 22 punktu bilancē. Tas bija 7. labākais rādītājs Buffalo Sabres rindās starp 39 sezonas gaitā iesaistītajiem hokeistiem. Jāatzīmē, ka tobrīd komandu veidoja 10 dažādu nāciju spēlētāji, kuru lielākā
pārstāvniecība likumsakarīgi bija kanādiešiem, amerikāņiem un zviedriem. Savā ziņā hausu organizācijā tolaik raksturoja arī vārtsargu līnija, kurā tika iespēlēti 9 dažādi vīri. Lielākais sloks gulās uz amerikāni Ryanu Milleru, kurš nospēlēja 2384 minūtes rāmī, atvairot 1303 pretinieku metienus. Savus soļus NHL Zemgus uzsāka pavisam jauns. Viņam bija tikai 19 gadi, un apaļo 20 gadu slieksni viņš sasniedza tikai janvāra sākumā, ja neskaita rezultativitātes punktus. Girgensona liederību vislabāk raksturo viņa darba apjoms. Vidējais spēles laiks debijas sezonā bija iespaidīgs - 15 minūtes 18 sekundes, no tām 13,08 viņš pavadīja vienādos sastāvos, tikai 22 sekundes vairākumā, bet ievērojamas minūti 47 sekundes mazākumā. Jāatzīmē, ka Girgensons savus punktus nekrāja vieglās situācijās. 7 no 8 vārtiem viņš guva vienādos sastāvos, bet vienus mazākumā. Turklāt viens no šiem precīzajiem metieniem atnesa komandai uzvaru. Arī piespēļu ailē dominēja produktivitāte vienādos sastāvos, 13 no 14, pievienojot vienu piespēles punktu, spēlējot mazākumā. Pa pretinieku vārtiem latvietis veica 115 metienus, sasniedzot 7% efektivitāti. Girgensona spēles stils vienmēr ir bijis par un ap fizisku spēli, viņš nekad nav baidījies iet kaulā. Debijas sezonā latvietis izcēlās ar teicamu fizisko spēli, veicot 161 spēka paņēmienu un 43 reizes, pašaizliedzīgi bloķējot pretinieku metienus. Savukārt iemetienu punktā Zemgus 100 reizes bija pārāks par oponentiem, bet 140 reizes atzina pretinieku pārākumu, sezonu noslēdzot ar 41,67% iemetienu rādītāju. Līdz ar Girgensonu, Grigorenko, Rasmusu Ristolainenu un Nikitu Zadorovu ierindā Sabres kļuva par pirmo komandu kopš tālās 95.–96. gada sezonas, kuras sastāvā vienlaikus bija 4 hokeisti, kas vēl nebija sasnieguši 20 gadu vecumu. Komanda šo sezonu noslēdz ar vājāko uzbrukumu līgā, gūstot 157 vārtus, kas bija sliktākais rādītājs kopš 1967. gada. Šajā kampaņā Buffalo vienība 3. gadu pēc kārtas nespēja kvalificēties izslēgšanas spēlēm, kā vēlāk izrādījās. Tas bija tikai sākums ilgstošam sausuma periodam, ko komanda nespēs pārtraukt vēl daudzus gadus. Tomēr uz šī drūmā fona Zemgus Girgensons bija kā spilgts cerību stars. Pēdējā sezonas mačā 18,804 skatītāju klātbūtnē zaudējumā pret New York Islanders organizācija veica simbolisku, bet ļoti spēcīgu žestu, augstu novērtējot latvieša raksturu, darba ētiku un briedumu. Sabres vadība viņam piešķīra kapteiņa asistenta uzšuvi. 1992.–93. gada sezonā Nacionālajā hokeja līgā ienāca spēlētājs, kurš nākotnē kļūs par visu laiku rezultatīvāko latvieti šajā līgā - Sandis Ozoliņš. Savā debijas sezonā Ozo paspēja aizvadīt vien 37 mačus, taču tajos iespētais ir abrīnas vērts 7 vārti un 16 rezultatīvas piespēles, kopā sakrājot 23 punktus. Aizsargam un vēl jau vairāk debitantam tie ir tuvu elites līmeņa rādītāji. Ar šo punktu bagāžu Sandis noslēdza sezonu kā 7. rezultatīvākais San Jose Sharks spēlētājs starp 42 hokeistiem, kuri tajā gadā vilka haizivju krēklu, taču starp aizsargiem viņš jau pirmajā gadā bija labākais, atstājot aiz muguras krietni pieredzējušākus ziemeļamerikāņus. Piemēram, Daks Zmoleks, kurš ierindojās 4. vietā, aizvadīja 84 regulārā čempionāta spēles, taču nespēja turēt līdzi Sanda produktivitātei. Zīmīgi, ka tajā pašā laikā par San Jose vārtu drošību rūpējās Artūrs Irbe, kurš 36 mačos atvārīja 1108 metienus, glābjot komandu no katastrofas. Sanča savu pirmo punktu NHL nopelnīja jau debijas mačā rezultatīvu piespēli, bet pirmie vārti tika gūti pret tolaik spēcīgo Detroitas Red Wings. Sandis jau tad pierādīja, ka ir universāls ierocis. 5 vārtus viņš guva vienādos sastāvos, bet 2 realizēja vairākumā. Arī piespēļu raža dalījās līdzīgi, pusi viņš sakrāja vienādos sastāvos, bet otru pusi 8
8 piespēles vairākumā. Interesanti, ka 43,5% no visiem saviem punktiem latviešu aizsargs nopelnīja tieši skaitliskajā vairākumā, kļūstot par Sharks uzbrukuma diriģentu pie zilās līnijas. Sezonas gaitā viņš pa pretinieku vārtiem šāva 83 reizes, sasniedzot metienu efektivitāti 8,4%. Sanda spožais sākums notika uz ļoti drūma komandas fona. San Jose Sharks tajā sezonā uzstādīja vairākus nepatīkamus līgas rekordus. Tika piedzīvoti 71 zaudējums, tostarp 17 neveiksmes pēc kārtas. Haizivis ielaida visvairāk vārtu visā līgā – 414 un bija vājākie spēlē vienādos sastāvos starp visām 24 komandām. 6 mačos komanda vispār nespēja gūt vārtus, un arī vairākums bija viens no vājākajiem līgā, dalot šo bēdīgo goda vietu ar Edmontonas Oilers un Ottavas Senators. Uz šī hausa un neveiksmi fona Sandis Ozoliņš izskatījās pēc lielas hokeja cerības nākotnē.